Visu laiku. Cik mēs šeit darīsim? Nē. Mēs brauksim uz Smartbike'iem iepazīt Sigultas skaistākās vietas. Tu esi gatava? Jā! Let's go! Mēs izvēlēsimies tagad riteni Els. Kā tu liekas, kurš būtu man piemērotākais tāds more like tā kā uz to feministisko pusi? Tā piedāvājumā nav ar palīgu ritentiņiem. Es nezinu, ko lai tā piedāvā. Nu, parāda vienu no opcijām. Šis tiešām izcelt tavu sievišķīgo auru. Sigultas skaistāko vietu apskatē mēs izvēlējāmies Smartbike riteņus. Ar šiem riteņiem varam viegli mīties vai vispār nemīties. Braukšana kalnā nav nekad bijusi tik vienkārši. Es domāju, mācam tālāk uz bobslēgtrases skatu. Jū. Min un rullē, Els? Min un rullē. Let's go. Yeah! Kāda ātrumiņa? No, let's go! Sigulta ir īpaši draudzīga vieta visiem velobraucējiem. Mums pat ir atvēlēta iela, kur auto ir tikai viesis. Mēs tagad esam blakus bobslēgtrasei, un šeit var redzēt Sigultā skaistākos Saulrietus, protams, ne tagad, bet ja jums pabeidzas. Šodien mākoņais laiks, bet tāpat var izbaudīt arī skaistu skatu. Bez saules. Šeit ir viens no tādiem iespējīgākajiem skatiem. Tur lejā mēs būsim vēlāk. Ir Velnava. Tur ir tāds ļoti skaists balts, liels tilts, pa kuru es braukt. Un tie, kas nav braukuši, varēs ievēlēties savu pirmo vēlēšanos. Vēlēšanos? Nu jā, ja tu neesi pāri tiltam kāpis, tu ievēlēties vēlēšanos. Tāpēc tu brauc uz Venēciju un tu ievēlēties apmēram 600 vēlēšanās. Pirmo reizi pāri tiltam, jā. Pirmo reizi tiltam, tu ievēlēties vēlēšanos. Nezināju. Pārēj vai pārbrauc? Pārēj un pārbrauc. Nē, mēs pārbrauksim. Tā kā jā, tie, kas nav kāpuši pāri tam skaistiem tiltam, mēs ievēlēties vēlēšanās. Ko var vairāk vēlēties? Ko var vairāk vēlēties, ja ne vēlēšanās, vai ne? Tieši tā! Jāmet gaujā. Paskaties. Uztais man Instagram bildi. Es sākumā parādīšu, kā vispār jāatpazina. Nu? Zilās gaisa iekšā, ķipa lai čests vairāk ārā. Un jums meitenē parasti ir ķipa šits prikals. Nē, nu tā kā vairāk no lejas. Bet tā, lai tas ir dabīgi. Plunčāties! Es nezinu. Ir Apple Watch, ja? Jā. Ok? Dāmas un kungi, mēs šodien esam Ieradušies šeit, mazliet nesagatavojušies laikapstākļiem. Bet joprojām bija jautri un skaisti un, protams, ļoti viegli vispār atpūties braucis ar šo Smartbike. Un tagad mēs iestiprināsimies ar... Picā!